Sicko mode vlog, ja man vairs nav 18 un tagad es slimoju pusotru nedēļu no vietas. Šī ir pirmā diena, kad es vispār biju uz kājām un negulēju gultā visu dienu. Man bija tik sūdīgi, ka es nonācu līdz urgent care un man izrakstīja antibiotikas. Bet darbi paši savi neizdarīs, tā kā šodien pirmā diena, kad esmu uz kājām. Sāku ar to, ka es izdomāju piekārtot bišķiņu māju. Un tā kā es vairāk kā nedēļu neesmu bijis džimā un man literally buildingā ir džims, ir grēks neizmantot, es izdomāju aiziet uz džimu. Satiku tur Agnesi un uztaisīju ļoti mierīgu jogu. Citādāk man likās, ka man pat no nedēļu visi muskuļi atrofēsies. Aizgāju savāc paciņas, man bija diezgan daudz sakrājušos kopš es slimoju visu nedēļu. Man atnāca šie te protection for the camera, man nepatīk, ka man novēro ķīnieši. Tad man atnāca produktu testēšana, kas pavisam drīz būs pieejams Latvijā pārdošanā. Ar mūsu kompāniju par to pastāstīšu pavisam drīz. Un tad man atnāca Ziemassvētku dāvana vecmāmiņai, par kuras nestāstīšu, jo viņas skatās manus tiktokus. Privet, babuška. Tālāk iegāju dušā un es taisīju nelielu skincare, make-upu es nelieku, kamēr es slimoju, cause why would I do that? Un beidzot bija laiks doties strādāt. Paldies Dievam, man pilnīgi viss atrodas manā pašā ēkā, office, gyms, viss. Tā kā es principā nepametu ēku, kurā es dzīvoju, izvēlējos šo te telpu, kurā strādāt šodien. Sākos ar to, ka tradoju prediction markets, un tad es rakstu tweetus par my trading experience. Kurš būtu domājis, ka es darīšu kaut ko in finance? Neviens negaidīja, ka es strādāšu ar Polymarket. Un tad es pārtaisīju mājaslapu mūsu jauniem produktiem, kas tūlīt iznāk. She was both in finance and in tech. Viņa nebija influencer. Beidzot kaut kādā pulkstens 3 man sāk gribēties ēst, tā kā es atnācu mājās, nocēsīju super quick lunch. Man obsesīva ir garlic bread. Es reāli saujā mēdu ķiploks katru dienu. Man iespējams smirda elpa, bet man vienalga. Uztaisīju tādu ļoti garšīgu Sicko mode tomātu zupiņu ar garlic bread. Un es paliku mājās un turpināju strādāt pie mājaslapas. Tad man baigi nekur negribējās iet, bet mani uzaicināja uz Prediction Market People event. Tas bija tāds slēgts pasākums. And like I'm in Prediction Markets, I shut up. Mans highlights bija, ka es satiku Nigel Ecklīs. Tas ir co-founder of FanDuel, ja jūs nezināt. Viņš man pieskoja Twitterī un mēs kaut kādu pusstundu norunājām. Un tad es nācu mājās, bija tik nogurs, man ļoti sāpēja galva. Pie manis atnāca draugs, es domāju, mums taisīt maču. Tāpēc, ka es slimoju, viņš man uzdāvināja šo mazo zirneklīti. Isn't it cute? That's so cute. Neticēsiet, bet šī pirmā reize, kad es skatos Harry Potteru. Un jo vairāk skatos Harry Potteru, jo vairāk man gribas atgriezties universitātē. Es pat apsvēru domu paņemt pāris klases in NYU. Kāpēc es par šo runāju? Noteikti nepalaidiet garām iespēju izbaudīt universitātes laiku. Ja jūs nezināt, par ko mācīties vai kur iestāties, jums noteikti iesaku izpildīt Alberta College pieejamo karjeras testu, kas palīdzēs jums noteikt, kas jums vairāk piestāv. Un kā augstāko mācību iestādes jums noteikti iesaka Alberta College. Nu, lūk, šādi tāda pagāja man pirmā diena pēc atvesļošanās Ņujorkā. Es došos gulēt ar labu nakti.